Šogad jau 3. reizi notiks jauniešu saima. Piedāvājam iepazīties ar jauniešu saimas deputātu pieredzi. Kas tev visspilgtāk palicis atmiņā no jauniešu saimas? Droši vien jau tas pats galvenais process, kad bija ar kartītēm jābalso par vai pret kādiem lēmumiem, ja tad bija tā reālā sajūta, kaut ko darīja, lai pieņemtu lēmumus. Ko tu iegūti no dalības jauniešu saimā? No jauniešu saimas es ieguvu to, ka es sāku labāk saprast politiskos procesus un darbības saimā. Un patiesībā ļoti svarīgi arī tas, ka jauniešu saimā var iegūt jaunas draugus, jo cilvēki, kas turien dodas, viņiem ir tādas pašas intereses kā man. Kāpēc dalības jauniešu saimā mainījās tavs priekšstats par deputātu darbu? Pirms jauniešu saimas es nezināju, kā notiek darba diena deputātiem, bet tagad es noteikti varu teikt, ka politiķiem ir ļoti grūts darbs, jo man liekas, tas ir ļoti atbildīgi, ka uz tevi cer visa tauta, ka tauta grib, lai tev būtu jaunas idejas un varētu viņas realizēt. Kuras no tavām idejām guva un kuras neguva atsaucību, un vai bija viegli panākt kompromisus ar citiem jauniešu saimas deputātiem? Es atceros, ka jauniešu saimā es pārsvarā akcentēju to, ka mums viss ir pēc iespējas precīzāk jāformulē. Tā kā pārsvarā man nebija tāda ierosinājuma par jaunām idejām, bet es vairāk strīdējos par to, ka ir jādomā līdzi, kā ir formulēts. Un to pārsvarā jaunieši pieņēma, jo viņi saprata, ka ir jādara tā, lai tas likumprojekts skanētu labi un lai cilvēki saprastu, par ko ir runa. Tas, ko viņi nepieņēma, bija vismā gara diskusija, kas bija starp nacionālistiem un citādi domājošiem, bija tas, ka ir būtiski valstisko audzināšanu veicināt nacionālismu. Un vēl viena lieta, ko nepieņēma, bija mans akcents uz uzņēmējdarbību un konkrētām idejām tautsaimniecībā. Bet patiesībā kompromisu gūt bija diezgan viegli no tā aspekta, ka visi jaunieši, kas tur ir, viņi ir loģiski un racionāli domājoši. Tā kā, ja kāds min konkrētus un patiesas argumentus, tad pārējie viņus pieņems. Vai tu saviem draugiem ieteiktu piedalīties jauniešu saimā? Es noteikti ieteiktu saviem draugiem piedalīties, jo tā ir neienovērtējama pieredze, ko ne skola, ne jebkādi citi kursi nespēja sniegt. Jo iespēja redzēt, kā reāli darbojas saima, pašam piedalīties šajā procesā, vien ir nozīmīgs iemesls, kādēļ šādu pasākumu vajadzētu apmeklēt. Ko tu novēli tiem, kas šogad vēlas kļūt par jauniešu saimas deputātiem? Drosmi, izturību, kreatīvas idejas un, protams, spēku šīs idejas aizstāvēt.